Raidījumu piedāvā Sodal un Brikers. Tieši pirms nedēļas šeit Bulduru tehnikumā tika noņemtas plāksnes un sagatavota vieta bruģim. Tāpēc šodien noskaidrosim, ko svarīgi ievērot pirms pīrāga veidošanas un kā veidojas pats pīrāgs. Tagad esam izsprauduši mūsu ceļu pirms pīrāga veidošanas. Un tas ir nepieciešams, jo? Tas ir nepieciešams tādā ziņā, lai mēs neaizietu tuvāk ēkām ar šo ceļu vai laukumu, neaizietu kokos, dobēs, visā, kas ir visapkārt šim tātad plānotajam ceļam. Lai mēs ļoti precīzi zinātu, kurā vietā būs tas bruģis. Tieši tā. Precīzi zinātu tātad taisnās līnijas, ievērotu un attiecīgi uz šīm armatūrām, kuras šeit ir izliktas, varētu izlikt augstumus tā, lai mēs iegūtu taisnu ceļu. Kad esam sapratuši teritoriju, uz kur pusi, par dziļumu. Jā, pielāgojoties vecajai teritorijai, kas šajā gadījumā ir šis vecais segums, mums ir jāatrod maksimāli taisnākā vieta, kas šajā gadījumā nulles punkts būtu šis atzīmētais laukumiņš. Un no viņa tātad viss tiks pārmainīts. Attiecīgi arī šis vecais tiks noņemts nost un novalkot striķus, kā var šeit redzēt, ir izlikti pirmie augstumi, tā ir 0, un no striķa augšas mēs rokam 30 cm dziļāk, un tas ir priekš vieglas noslodzes ceļa. Un šī taciņa tiks iztaisnota, cik es saprotu tagad? Šī taciņa tagad taisnojās, un tā arī bija tā lielākā problēma jauniešiem un vispār cilvēkiem, kad, ja mēs esam noņēmuši veco ceļu nost, tad saprast, kā viņš ies taisni. Šajā gadījumā ēka nav paralēli ceļām, priekšā ir koki, un jauniešiem bija problēmas atrast taisno līniju. Bet tagad skaidrs, taisni būs šādi, un 30 cm vēl izrokam. Jā, un 30 cm uz leju. Ko liksim pēc tam iekšā? Pēc tam mēs liekam klāt, tātad noblietējam pamatni, grunti, un attiecīgi klājam iekšā ģeotekstilu, vedam iekšā rupjo frakciju šķembu, atkal blietējam viņu, atkal pārbaudam augstumus, un tad vedam iekšā sīkšķembu. Redzējām, kā top pīrāgs, bet varbūt tu uzskatāmi vari uzzīmēt. Jā. Jā, tātad šeit ir attēlots kopējais pīrāgs, kas būtu, tas nav noteikti skaitlis tieši 30 cm, bet minimālais vieglas noslodzes ceļam vai laukumam, tas būtu attiecīgi no 27 līdz 35 cm, kur šajā gadījumā, ņemot ārā to, ka vēl šķemba tiks sablietēta, mēs tātad bērsim 20 cm, finālā iegūsim 18 cm, un noblietēsim šo šķembu, ieklāsim sīkšķembu, novilksim viņu un klāsim virsū bruģi, kas būs 8 cm, gan lielās plāksnes 60 x 30, gan mazās maliņas, ko mēs tikko redzējām, 15 x 15. Paldies, ka parādīji, kā rodas pīrāgs, un skatos, ka šeit jau tas ir atceļojis tev no Brikers. Jā, šis ir svaigi atvestais bruģis, kas būs kā maliņas šim ceļam, ko jūs redzējāt. Bet Brikeram jau ir diezgan daudz dažādu iespēju, vai ne, ar ko noklāt ceļus? Jā, Brikeram, manuprāt, ir Latvijā vislielākais sortiments. Un kāds, to tūlīt arī parādīsim. Beidzot es ieraudzīju, kā reāli top bruģis, cik daudzveidīgs tas var būt. Jo cilvēks jau parasti domā to vienu bruģi formu, vai ne? Kad saka, bruģis. Jā, tev pilnīgi taisnība. Klasiskā pieredze ir tāda. Atnāk klienti, man vajag bruģi. Pirmais jautājums, kādu? Parasto pelēko. Un tad mēs aicinām, nākat paskatīties, kas tad mums ir. Tā kā mums klātienē ir izlikti ļoti daudz bruģu veidi, tad cilvēki saprot, izrādās runa nav tikai par pelēko klucīti. Runa ir par to, ka es taču varu piemeklēt. Jā, bet tad kuru? Sākam meklēt. Viens no sieviešu mīļākajiem bruģu veidiem ir šis te signatūra, tas raupjais. Viņš ir gan arī balts ar melnu, melns ar baltu, pilnībā melns.
Vēl pie šīs te kombinācijas mēs automātiski piedāvājam melnās apmales. Brikers Latvija bija pirmie Baltijā, kas sāka ražot krāsainas ieti un ceļu apmales. Kāpēc? Tāpēc, ka loģiski prasās kombināciju nobeigt. Tā ir vesela māksla, vesela pasaule īstenībā. Un te ir dažādi arī brūnā nokrāsas. Šis ir, kā teikt, mūsu pirmais, viens no pirmajiem kolormiksiem. Saucās viņš Amber, ja latviski saka, tad dzintars. Viņam ir šie te siltie toņi, tie ir tie mūsu latviskie pieņemtie, kad mājas ēkas fasāde ir silta, forša, gribās siltu saulēnu pagalmu, jo mums jau tā saule ir tik, cik ir. Tiešām unikāls un katra saražotā partija ir atšķirīga no iepriekšējās. Tā kā nebūs divu vienādu pagalmu, nekādā gadījumā nesanāks. Māksla, vesela māksla. Runājot par šī brīža tendencēm, tad ļoti aktuāls ir bruģis bez fāzes, tātad pilnībā. Bez fāzes. Jā, Mums ir jāsaprot, kas ir fāze vispirms. Fāze ir tā maliņa, kas ir bruģis sānos. Citreiz tā ir 2 mm, citreiz tā ir pilnībā taisna, bet šis te bezfāzu ir šī brīža tendence. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki vēlas sakoptu un ērtu vidi. Tātad šīs te savienojuma vieta minimizē nezāļu augšanu, sūnu augšanu. Viņš aiziet pilnībā viens ar otru blakām. Tikpat kā šķirbas nav. Jā, tikpat kā šķirbas nav. Šeit viņš ir salikts tādā rokas režīmā, bet tad, kad viņu saliek profesionāli, aizšuvots iet ar smildiņā, viņš saguļās, viss ir ļoti, ļoti skaisti. Cik jums kopā ir veidi, vai tas ir zināms? Ir. Katru gadu mēs pārdodam apmēram 400 veidus bruģa. 400 veidus bruģa, kas tiek saražot 8 mēnešu laikā. Tā ir mūsu darba sezona. Un, es ceru, ka mēs apmierinām visus klientus ar šo te klāstu. Lielākā daļa mēs rīdznieki esam pieraduši, ka mūsu iekšpagalmi ir tieši tādi kā šeit. Tāpēc mēs izvēlamies automašīnas, kuras ir nedaudz augstākas kā parastās, reizēm uzvalkam arī spēcīgāku sāpāvus, bet katrā ziņā tā ir visu rīdzinieku sāpe. Tomēr šeit pat blakus, pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, ir radīts tāds iekšpagalms, par kuru daudzi var tikai sapņot. Sveiks! Čau! Sen neredzēts! Apusēji, un es skatos, ka ir pagalmi, kur ir vienkārši briesmīgā stāvoklī, un ir arī šādi. Citi nevar, un šeit var savukārt. Tu esi precīzi visu pateicis. Es domāju, ka iesim un apstīsimies, ar ko tad šis pagalms ir atšķirīgs un kas viņā tāds foršs, ko varbūt varētu pamācīties arī citi. Es gribētu teikt, tas apmals ir tās, kas visvairāk piesaista uzmanību. Jā, bet tu zini, tās nav tikai apmals. Tas ir ūdens novadīšanas risinājums. Jo, kā mēs redzam, šeit ir šādas atveres, un pa viņām ūdens no virsējā saguma nokļūst iekšpusē. Un tad tiek aizvadīts caur šo te visu risinājumu līdz pat izvadam. Tā kā grāvis sanāk apakšā. Es teiktu, jā, tā kā tāds neredzams grāvis. Šis ir viens no nedaudzajiem elementiem, kas ir atverams, jo principā visa sistēma ir veidota ir monolīts risinājums, attiecīgi viņam nav nekādas kustīgās detaļas. Vienīgais ir revīzijas elements, caur kur mēs varam ielūkoties iekšā un apstīties, kādā stāvoklī mums ir šis te ūdens novadīšanas risinājums. Vai viņš ir tīrs, vai tur ir kaut kādas lapas, netīrums sakrājušies. Un tur pašā galā ir izvads, attiecīgi, caur kuru šis te viss ūdens un netīrumi aizplūst projām. Tad šīs te divas vietas, kur mēs varam kaut ko pacelt. Atveres, un šeit ir nobrauktuve. Nobrauktuve ir lēzena. Tā ir tikai tas kanāls. Jā, no virspuses tu neredzi šeit atveres, bet apakšā zem zemes kanāls turpinās. Attiecīgi šeit apakšā ūdens joprojām tek, aiztek projām attiecīgi uz labo pusi uz izvadu un veidojās tāds nepārtraukts risinājums. Es domāju, ka, ja kāds skatās, viņš domā, ar ko būtu jāsāk, lai arī mūsu pagalmā būtu kas līdzīgs. Sākumā ir mājas kopsapulce, droši vien, ka mājas vecākais, kas tam visam palīdz. Tālāk projektēšana, kā ar to? Protams, jebkurām izmaiņām ir nepieciešama projektēšana. Jāatrod ir arhitekts, projektētājs. Ja ir nepieciešama kaut kāda palīdzība no ražotāja puses, tad mēs, protams, esam gatavi iesaistīties, jo sistēmas izveide, kaut kāds hidrauliskais aprēķins, kas tiek veikts, lai saprastu,
cik šie kanāli ir nepieciešami dziļi, jo viņi arī ir dažāda augstuma, cik kaut kādi izvadi nepieciešami, tad principā šo te visu mēs kopīgi ar projektētāju spējam izdarīt. Un tāpēc tam jābūt tādai sinerģijai, ja, kur ir mājas iedzīvotāji, kas grib, projektētājs, kas to var uzzīmēt, un kaut kāds tehniskais atbalsts no jums, visticamāk. No mums, no ražotājiem. Jā, tas ir, ja mēs runājam par ūdens novadīšanas sistēmu. Jā. Kas būtu galvenais jāņem vērā, plānojot iekšpagalmus? Šis projekts īpaši svarīgs ar to, ka ir rādīta ļoti draudzīga vide. Otrkārt, tie visi elementi, viņi nekrīt acis. Viņi atrodas necaursteigājama zonā. Nu, un kas vēl, šeit netiek veidota atsevišķa kanalizācijas sistēma. Piemēram, pie šīs mājas lietu sistēma vispār netika izveidota kā tāda. Un, lai novadītu kaut kur citur, bija jāšķirso privātas zemes. Šī gadījumā mēs ļoti veiksmīgi atrisinājām šo momentu. Viena gulija atrodas teritorijā, kas piekrīt šai mājai. Un tad mēs vienkārši no kerbdreina sistēmas smuki novadījām uz to guliju. Ja mēs runājam par plusiem, kādi būtu tādi paši galvenie plusi? Šis principā tāds ļoti foršs piemērs, jo, kad projekts sākās, te bija 2 ūdens novadīšanas vietas, vienā mājas pusē un otrā mājas pusē. Un ar šī risinājuma palīdzību viņas tika apvienotas. Teiksim, sistēma sākās pie vienas šīs te gūlijas un iet līdz pat otrai gūlijai, kas atrodas pretējā mājas pusē. Attiecīgi tiek panākts vienots risinājums, vienota ūdens novadīšanas sistēma. Mēs atskamies no kaut kādām papildus gūlijām. Mums nav uz ielas nekādas restes. Mums ir viens slīpums. Ņemot vērā, kā šis pagalms izskatās jau pēc 8 gadu uzbūvēšanas, viņš izskatās ļoti svaigi. Ja? Es teiktu, uz šī te piemēra mēs varam redzēt, ka risinājums ir funkcionējošs, viņš strādā, viņš ir ilgmūžīgs. Man savukārt radās doma, kāpēc tik maz mēs redzam tik perfektu risinājumu Rīgā, kas tiešām atrisina veselu lērumu ar problēmām. Biežāk ir jāpaciemojās Latgales ielas 269A pagalmā, un tad iespējams jums radīsies šī te vēlme un sajūta, ka jums nepieciešams kaut ko pamainīt savā pagalmā. Paldies par iedvesmu! Veiksmi! Raidījumu piedāvā Sodal un Breakers. Raidījumu piedāvā Sodal un Breakers. Klāt aktīvā dārza sezona. Vai esat sarūpējuši visu, lai dārzā veicamie darbi viegli un bez piepūles būtu paveicami katram? Pasaulē viens no atzītākajiem zīmoliem dārza tehnikas un instrumentu segmentā ir Makita. Un Makitas šīs sezonas jaunums ir robotizētais zāles pļāvējs RM350D, kas nodrošina automātisku pļaušanu un uzlādi. Iedomājieties, ka atnākat mājās un zāliens ir perfekti nopļauts, nepakustinot ne pirkstu. Šis pļāvējs ietaupa jūsu laiku, ievērojami samazinot zālienu kopšanai nepieciešamo darba spēku, ļaujot jums pilnībā izbaudīt jūsu brīvo laiku. Makita robotizētais zāles pļāvējs aprīkots ar kvalitatīvu bezoglīšu motoru un darbojas ar iebūvētu 18 voltu akumulātoru un uzlādējums uzlādes stacijā. Robotizētā zāles pļāvēja maksimālā darba platība ir 3500 kvadrātmetru. Tas izceļas ar paplašinātu pārklājumu, pateicoties ātrai uzlādei un ilgstošam nepārtrauktas darbības laikam. Turpinājumā ieskats Makitas dārza tehnikas bestselleru segmentā. Labadiena! Sveiks! Prieks jūs satikt šajā brīnišķīgajā vietā. Apsei. Tas drīz būs noteikti vēl skaistāk. Katru dienu skaistāk. Nu, tā, laikam jāpalīdz kaut kas bišķi sagatavoties tajā sezonai, ja? Jā, mēs varētu paskatīties, ko ar instrumentiem Makitas mēs varam izdarīt. Kas vairāk interesē šodienai? Nu, mēs varētu sākt ar miglotāju, varbūt, vai lappūtēju. Varam? Gan. Gan.
Šitais būs īstais izmērs. Tas jau izskatās ticamāk, jā. Lapa pūtais UB002C darbojās uz saucamo powerbanku PDC 1200, kas ir derīga profesionāli pielietojama instrumentiem. Šo te powerbanku var noņemt nost un izmantot caur adapteri arī kā mugursomu, uzliekot uz muguras. Nu, ko varbūt jāizmēģina tas? Obligāti. Jā. Nu, darbu dara, riktīgi labi. Sapratu, ka tev ir vēlme kaut kādus vecos sausos zars izrādīt lielajiem rodotājiem, ja? Jā, ir tāda lieta, ka lielie krūmi mums ir, un no malas jau grūti varbūt pamanīt ir, bet iekšā rododendru lapojums veidojas no ārpuses, un iekšā veidojas daudz sausies zari. Lai tur varētu iekšā tikt viņas samēslos, lai tur apkopt viņas varētu, ir svarīgi viņas sazāģēt, iznest ārā un tā. Ir tāds maketē šogad parādījās. Jā. Jauns zāģis, Dots 101. Tas ir kompaktais rokas zāģis ar automātisko eļļošanu, kas šiem te mazajiem izmēram nav bieži sastopams, teiksim tā. 10 cm sliedīti. Viņš potenciāli var zāģēt līdz 10 cm resņus zarus, stumbrus. Darbojās uz maketas 18 voltu akumulātoru. Plus ķēdei ir jau jaunās paudzes ķēde ar kaltiem zobiem. Tas nozīmē to, ka šī ķēde būs daudz retāk jāsina. Un tievos ņemt, kas ir arī lieliski. Jā. Jauna spēļmatiņa. Nu jā, viņš nav skaļš, tas ir forši. Viņš ir strādāt pie tās palaišanas, tas ir lieliski. Un tā kā viņš labi un parocīgs ir. Šoreiz izmantosim atkal multi-instrumentu bloku UX01, ISGT platformu 40 voltu. Tikai šoreiz viņam būs zaru šķērs, dzīvžogu šķērs ar loku no galu. Tie mēs varam pieregulēt, ja vajag augšus. Virsotnes galotnes, ja? Sagriežam 90 grādu leņķī, ja vajag sānus, atkal noliekam sānu, lai var smuki nogriezt. Nu, tas ir tāds, tie ir tās regulēšanas iespējas, ja? Kaut kādas slīpumus un tā tālāk. Kāda ir iespēja par šo instrumentu? Iespēja ļoti labi. Salīdzinot ar benzīna instrumentu, šis ir vieglāks. Ērts lietošanā. Nu, es domāju, paņemt ērti. Nav jāsasprindzina muskuļi baigi. Jā, tas, ka viņš ir garš tomēr. Jā, nav vajadzīgi krep. Man patīk šī regulēšana viņam, kad ir atdurīti. Nu, protams, savādāk jau nevar. Jā. Tas ir vienkārši un droši. Viens no brīnišķīgākajiem cilvēces izgudrojumiem ir durvis. Tās gan savieno, gan arī atdala telpas. Turklāt dara to vertikālā veidā. Tāpēc šodien esam ieradušies noskaidrot, ko vairāk par šo brīnišķīgo izgudrojumu. Sveiki, Marina! Sveiki! Prieks būt pie tevis, kur ir tik daudz durvis. Man mājās 100 punkti nav tik daudz tomēr. Jā, man mājās arī nav tik daudz, tāpēc man ir tiešām prieks būt arī šeit, mūsu durvju salonā, mūsu izstāžu zālē, kur tās durvis tiešām ir daudz. Tomēr kāpēc jums ir tik daudz durvis? Tām ir vairāk iemesli. Pirmkārt, mēs esam piegādātais durvju veikaliem visā Baltijā. Mēs strādājam gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Un otrkārt, mums pašiem ir 2000 kvadrātmetru durvju noliktava, kur ikdien ir 5000 vērtnes, kas gaida savas mājas. Cik daudz ir iespējams tās krāsas? Tie varētu būt ap 100 modeļiem, apmēram 30 dažādas krāsu kombinācijās. Bet par tehnisko pusi? Par tehnisko pusi es vārdu došu mūsu ekspertam, kas strādā ar durvīm vairāk nekā 10 gadus un zina par durvīm pilnīgi visu. Jā, ne katru dienu ir tā izdevība aprunāties acs pret aci ar durvju guru. Un kas ir tās tehniskās īpašības, kas būtu jāņem vērā un tiešām kas ir svarīgas durvīs?
durvju pārklājums, durvju konstrukcija, konstrukcijas materiāli un konstrukcijas principi. Jo durvis ir ar dažādiem pārklājumiem, ar ūdens izturīgu pārklājumu, ar kaut kādu matētu vai glancētu pārklājumu. Vai ir atšķirība eņģiem? Eņģiem ir liela atšķirība. Ja eņģis ir parastas universālas, tas ir standarta eņģītes, kura mēs komplektējam mūsu noliktavas pozīcijas. Ja? Jo tas ir universālas eņģis, nav svarīgi, kura pusi tad jums nepieciešamas durvis, jo salikt durvis var gan kā labās, gan kā kreisās. Ja? Arī dažādas krāsas eņģis, tā ir mūsu bezmaksas piedāvājums. Jūs varat izvēlēties eņģītes tāda krāsa, kuras jums ir furnitūra krāsa, pieskaņots. Jā. Šeit mēs redzam interesantu risinājumu. Tas ir gaišās durtiņas ar melno durvju kārbu. Tas ir ļoti mode un aktuāli šodien. Jā. Arī pieskaņojam tie rokturīši pie viņiem. Tāds kontrasts veidojas. Jā, tieši tā. Arī piedāvājam tādu variantu, kā kombinēt durtiņas ar dažādiem stikla izvietojumiem. Un šīs ir mūsu durvis ar slēptajiem eņģiem. Kā jūs redzat, viņas ir pilnīgi noslēptas. Kādreiz bija ļoti populāri šīs 602. sērijas ailes, kuras bija no metāla. Es nezinu, kāpēc inženieriem likās, ka domas lidojums, bet tagad mēs dabonam ar to visu tikt galā. Un jums ir risinājums, kā šī durvis? Mums ir risinājums, jā, tāda kārba. Tā viņa izskatās jau uzstādītā veida, jā, tas ir paraugs, jā. Tajai kārbai ir liels pluss, ka viņa nenozags biezumu, jo parasta kārba, standarta kārba ir ap 7–8 centimetriem, jā, bet šitā te kārba ļoti plāna, jā. Tā kā liekas virsū, jā? Jā, viņa liekas virsū, jā, viņa apvilk visu to metāla kārbu, jā, noslēps viņu pilnīgi, jā, jums vairs nekas nebūs jādara, vienkārši nekādu remontu, nekādu papildus apteres darbi, jā, vienkārši uzstādīt, jā, tas ir šeit nāks durtiņas, jā. Šis gan ļoti asprātīgs risinājums. Par durvju ielikšanu. Pats tomēr var darīt, bet var arī nedarīt. Vai jums ir speciālisti, kas šo palīdz? Mums ir darbnīca ar meistariem. Mēs varam jums piedāvāt tādi dažādie pakalpojumi. Gan salikšana kārba, salikšana bloka. Mums ir pakalpojumi tādi kā sašaurināšana, gan saīsināšana. Protams, uzstādīšana. Kur man atrast jūsu durvis? Mūsu veikals salons atradās Purciemā, Gunrastas ielā 8, Cita santehnika veikalā, 2. stāvā. Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību. Sprauga aizpildīšana ar poliuretāna putām. Sodalam 2 varianti. Vai nu pistoļputas, trubiņputas. Sodal ģeniālās putas, džīnijus gan, vairāk kārtēji izmantojamas. Ja, tātad, kā mēs viņus izmantojam? Attaisam vaļā. Izmantojam, tā kā pistoļputas kārtīgi sakartam. Komplektā vienmēr ir cimdi. Un pūšam. Beidzām darbu. Aiztaisam ciet. Un noliekam līdz nākamajai reizei maliņā. Ja par šīm putām, šīs ir mūsu topa putas. Šīs ir visazonas, izmantojams no -10 grādiem. Piemēram, uzstādot logu, liela vitrīna 2x2 metri, 2x4 metri. Temperatūras ietekmē notiek kustība. Šīs putas, vai parastās putas, kustībai nepakaļaujās, viņas sāks kaut kādā vietā atslāņoties. Šīs staigās līdzi konstrukcijai, un nekad tā arī neatslāņosies. Raidījumu piedāvā Sodal un Brīkers.